Labdien! Šodien e-padoms no Latviešu valodas un literatūras skolotājs, un man, protams, kā Latviešu valodas un literatūras skolotājai, ļoti aktuāli ir tas, cik un vai mēs lasām. Un, protams, ka laikam jau gan manas paaudzes cilvēku, un varbūt vecāku un jaunāku, pamatā varbūt patīk lasīt, turot grāmatu rokās, tādu īstu reālu grāmatu. Šīs konkrēti, kas man ir rokās, ir mūsu Rīgas Tālmācības vidusskolas audzēkņu izdotās grāmatas, bet es šodien gribētu vērst jūsu uzmanību, ka lasīt var arī nedaudz savādāk, jau mūsdienīgāk. Es pieņemu, ka varbūt kāds no jums jau to zina, bet ja nu gadījumā ne, tad es gribētu jums atgādināt vai pastāstīt par tādu tīmekļa vietni k3td.lv, kura būtu kā bibliotēka, bet tikai e-grāmatu bibliotēka. Un, lai mēs šajā bibliotēkā varētu ņemt grāmatas lasīt, mums vispirms vajadzētu būt reģistrētiem kādā bibliotēkā publiskajā, un tad, kad mēs šajā bibliotēkā esam reģistrējušies, mums tad šeit, piemēram, ja mēs jau būtu reģistrējušies, tad mēs ienākot šajā elektroniskajā bibliotēkā, mēs atrastu to bibliotēku, kurā tad mēs esam reģistrējušies. Mums reģistrējoties tiek piešķirts, tiek iedots lietotāja vārds, kuru mēs šeit lietotu, tālāk arī tātad būtu parole, un tad jau mēs lūk ienākt šajā te vietnē, kurā mēs varētu internetā lasīt grāmatas. Šeit, protams, ka arī ļoti jauki ir tas, ka šeit uzreiz ir arī novērtējums. Mēs redzam, ko tad citi lasītāji par šīm grāmatām domā. Protams, ka šeit varētu būt gan jaunākā literatūra, kuru mēs varētu izvēlēties vienkārši kā izklaides literatūra, gan arī, protams, ka šeit ir atrodama gan literatūra, kuru mums noderētu literatūras stundās, vai arī vienkārši tikai kādai vakara atpūtai. Nu, lūk, tātad paldies jums! Es ceru, ka izmantosiet gan šo vai varbūt arī citas vietnes, jo meklējiet, skatieties arī citas internetā, lasīsim vai nu dzīvē reālas grāmatas vai arī e-bibliotēkā. Paldies!